3 padomi budžeta plānošanai. Pirmais ir izveido ērtu vietu, kur tu vari sekot līdzi saviem ienākumiem un izdevumiem. Tā var būt aplikācija, tas var būt Excel fails, jau kas strādā tieši tev. Tam nav tik liela nozīme, cik liela nozīme ir tam, ka tu zini, kur iet tava nauda katru mēnesi. Otrā lieta – izturies pret saviem ieguldījumiem tieši tāpat kā pret jebkuru citu rēķinu un piefiksē to savos ikmēneša izdevumos. Un pieturies pie tāda laba principa, ka maksā sev pirmais. Tāda laba ideja automatizācija ir, ka tu uzstādi ikmēneša maksājumu savā algas dienā vai dienu pēc savas algas saņemšanas, un tas palīdzēs tev par šo ieguldījumu veidošanu nedomāt. Un trešā lieta – dzīvo pārdomāti. Tērē mazāk nekā tu katru mēnesi pelni. Tas palīdzēs tev ilgtermiņā uzturēt labāku finanšu disciplīnu un arī sagatavoties tādiem lielākiem dzīves pirkumiem.